Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence, kur Somija Krienāda apkopojas Joganandas citātus. Šoreiz lasīsim 2. nodaļu – dzīves patiesais mērķis. Cerams, ka uzzināsiet kaut ko jaunu, ja esat apsvēris, kāds ir dzīves patiesais mērķis. Un tā sākam lasīt 2. nodaļa – dzīves patiesais mērķis. Tie, kas iegrimuši ķermeņa apziņā, ir kā svešinieki tālā zemē. Mūsu dzimtā zeme ir visur esamība. Uz zemes mēs esam ceļotāji, viesi uz īsu vizīti. Diemžēl daudz cilvēki sevi padara par nevēlamiem viesiem. Viņi uzstāja uz mazu šīs zemes daļiņu monopolizēšanu kā savējo. Viņu konstantā doma ir manas mājas, mana sieva, mans vīrs, mani bērni. Materiāls pieķeršanās, saldas un noslēpumainas liek viņiem sapņot viscauri maldu miegam. Viņi aizmirst, kas viņi ir patiesībā. Mosties, pirms tavs dzīves sapnis izgaist bezgalībā. Kad šis ķermenis nokritīs nāvē, kur būs tava ģimene, tavas mājas, tava nauda? Tu neesi šis ķermenis. Ķermenis ir tikai šķīvis, kas iedots tev, lai vari ēst no tā gara mīlestību. Kādēļ neiemācīties šo būtisko mācību pirms nāves? Kādēļ gaidīt? Nepiesien sevi pie cilvēka apziņas ierobežojumiem, bet atceries iekšējā gara plašumu. Ej prom, Krišna saka, no manu ciešanu un posta okeāna. Ar Dievu dzīve ir laimes dzīves, bet bez viņa raižu, sāpju un vilšanās perēklis. Cilvēka dzīves mērķis nav precības un ēšana un nāve. Ēst, dzert un nomirt ir dzīvnieka dzīvesveids. Kāpēc dzīvot zem savas patiesās dzīves šķiras? Dievs tev deva inteliģenci, lai tu to varētu lietot pareizi, lai atrisinātu savas eksistences noslēpumu. Viņš padarīja tevi inteliģentu, lai vari attīstīt spēju izlemt, meklēt viņu. Lieto šo dievišķo dāvanu gudri, to nedarīt, ir nodarīt savu vislielāko netaisnību. Patiesais dzīves mērķis ir iepazīt Dievu. Pasaulīgie kārdinājumi tev tika doti, lai attīstītu spēju izšķirt, vai dos priekšroku sajūtu baudām, vai izvēlēsies Dievu. Baudas sākumā šķiet valdzinošas, bet ja izvēlies tās, agrāk vai vēlāk attapsies apjutis neskaitāmās raizēs un grūtībās. Veselības, prāta miera un laimes zaudēšana ir liktenis visiem tiem, kas padodas sajūtu baudas vilinājumam. Bezgalīgs prieks no otras puses ir tavs, kad iepazīsti Dievu. Katram cilvēkam galu galā būs jāiemācās šī lielā dzīves mācība. Saredz pilsētas gaismas miedzam tālumā, vai tās neizskatās skaisti? Tomēr dažas no šīm pašām gaismām var izgaismot lielus noziegumus. Neļauj dzīves ārējai izrādēji sevi maldināt. Tās šarms ir virspusējs, skaties aiz ārējā izskata, mūžīgajā iekšējā patiesībā. Tu nepiedzimi tikai, lai pelnītu naudu, lai tev būtu bērni un tad nomirtu. Tavs ir krāšanas liktenis, tu esi bezgalīgā bērns. Katrs piepildījums, par ko esi sapņojis, atrodas gaidām tevi Dievā. Viņa bezgalīgā dārguma glabātuve ir tava. Kādēļ atlikt? Kādēļ tērēt laiku uz nebeidzamiem apvedceļiem? Ej tieši pie viņa. Padomā mirkli, ko Jēzus domāja, kad teica, lai mirušie apglabā mirušos. Viņa doma bija, ka lielākā daļa cilvēku jau ir miruši, bet to nezin. Viņiem nav ne ambīciju, ne iniciatīvas, ne garīgā entuziasma, ne prieka dzīvē. Kāda jēga ir dzīvot šādi? Dzīvē ir jābūt pastāvīgai iedvesmai, dzīvot mehāniski ir būt mirušam iekšpusē, kaut tavs ķermenis vēl elpo. Iemesls, kāpēc cilvēku dzīves ir tik trulas un neinteresantas, ir,
jo viņi savai laimei paļaujas uz sekliem kanāliem, tā vietā, lai dotos uz iekšējo, bezgalīgo visa prieka avotu viņos. Šis visums ir Dieva sapnis, pats tā plašums pauž viņa apziņas bezgalību. Tikai iztēlojies gaismas sfēru, iztēlojies to izplašamies cauri mūžībai ar domas ātrumu. Vai tā jebkad varētu sasniegt punktu, kur tālāk izplašanās ir neiespējama? Nekad. Lai gan matērijai ir ierobežojumi, apziņā tādu nav. Vai redzi? Tas ir tas, kas šis visums ir, bezgalīgs, jo apziņas iespējas ir bezgalīgas. Tā kā doma ir pirms darbības, tā matērija, kā pieaugoša gaismas sfēra, aizpildīja telpu, ko doma tai radīja. Visuma pamatsubstance ir apziņa. Matērija tika iedomāta eksistencē, sākumā kā enerģija, tad kā matērija. Matērija ir tikai enerģija rupjākā tās manifestācijas līmenī. Modernā zinātne ir to atklājusi. Un zinātniskā meditācija sen atpakaļ atklāja, ka kosmiskā enerģija ir vienkārši Dieva gribas projekcija. Cilvēks nav svarīgs dēļ viņa ego un personības. Viņš ir svarīgs, jo kā dvēsele viņš ir daļa no Dieva. Šie daži zemes dzīves gadi ir tikai tik viens sekundes salīdzinām ar mūžību pirms tu piedzimi un nebeidzamo laika stiepšanos, kas vēl gaidām ilgi pēc tam, kad būs pametis šo pasauli. Kāpēc identificēt sevi ar šo īso materiālo starpbrīdi? Tie nav tavs ķermenis, tava ģimene, tava valsts. Tu esi tikai viesis šeit. Tava dzimtene ir bezgalība. Tavs patiesais dzīves ilgums ir mūžība. Cilvēki dzīvo pārāk daudz caur citiem, caur citu uzskatiem. Ja gribi dzīvi un gribi to daudz bagātīgāku, kā Jēzus mācīja, tev jāsāk dzīvot pašam sava dzīve, nevis citu. Tavām galvenajām rūpēm būtu jābūt, kā iegūt Dievu, nevis kā izpatikt saviem līdzcilvēkiem. Nekad nezaudē skatu uz Dievu, šī pasaule turpināsies bez tevis. Tu neesi tik svarīgs, cik domā. Neskaitām miljardi cilvēki ir tikuši iesviesti laikmetu atkritumu tvertnē. Mums ir jākultivē Dieva, nevis citu cilvēku atzinību. Cilvēka dzīves mērķis ir atrast Dievu. Tas ir vienīgais eksistences iemesls. Darbs, draugi, materiāls intereses. Šīs lietas paši par sevi neko nenozīmē. Tās nekad nevarēs tev sniegt patiesu laimi tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tās pašas par sevi nav pilnīgas. Tikai Dievs aptver visu. Tādēļ Jēzus teica, meklējiet vispirms Dieva valstību, un viss pārējais jums tiks dots. Vispirms meklē visu dāvanu devēju, un tu no viņa saņemsi visas viņa mazāka piepildījuma dāvanas. Rana, rana.